Šodien labosim durvis, proti šis ir galvenais iemesls. Diezgan nopietnas jau rūsas veidojums apakšā. Un Latvijā crossoveriem, kuriem šeit ir moldings plasmas, sajiet apakšā smiltis, mašīna vibrē, viss kustās un smiltis pamazām berzē šo detaļu un lūk veidojas šādas te vietiņas. Pirmie rūsas veidojumi īpaši arī šeit veidojas. Un reku šeit jau ir diezgan nopietni un ilgi viņš jau ir berzies. Šo mēs jau visu labosim. Detaļa jau ir nomazgāta, jau attīrīta, attaukota no ārējiem vides apstākļiem. Arī jau, kā var redzēt, aplīmēta, gatava apstrādēji. Ķeroties klāt mūsu galvenajiem rūsas pleķim, ieraudzīju šādu lietu. Pirmkārt, viņš jau ir bijis krāsots, jo reku, kur ir špaktele likta, un iepriekšējais krāsotājs ir bijis ļoti paviršs un nav uzlicis nekādu aizsardzību dzelzim, kurš ir bijis špaktelēts. Var redzēt dzels, špaktele, grunts, krāsa un laka. Tāpēc šī rūsa ir tik ļoti spēcīgi jau izplatusies un iegājusi dzelzī, jo nav bijusi nekāda aizsardzības līdzekļu uzklāta. Te var redzēt iemeslu, kāpēc šī detaļa jau bija špaktelēta un krāsota, bet kādēļ tik milzīgā platībā un tik bieži špaktelekārts bija likts, nav skaidrības. Kā arī te var redzēt oriģinālo rūpnīcas krāsojumu. Šeit ir baltais ir katalīzes slānis, kas aizsargā metālu pret rūsēšanu. Tālāk ir dzeltenais slānis epoksīds, kas aizsargā no ārējiem dabas faktoriem, un tad ir likt tikai grunts. Uzklāts ir rūsas pārveidotājs. Redziet, visi violētā krāsā tieši tur, kur rūsa bijusi, lai viņš pavelk ārā no tām porām jau izgraustajām to rūsu, un aptuveni pēc 20-24 stundām to visu varēs tīrīt nost. Uzklāju epoksīdu slāni atklātajam metālam. Uzklāšana un nožūšana prasīja aptuveni stundu. Tagad var droši špaktelēt. Bojātā vieta sašpaktelēta, uzpūst vēlreiz epoksīdu slānis, uzpūst sadzošā grunts. Un tad jau tagad slīpējam pirms krāsošanas. Durvis ir nokrāsotas un nolakotas.